Padalīšos ar tādu lietu, kad jūs strādājat klientu apkalpošanā un jums regulāri ir saskarsme ar cilvēkiem, un jūs varat just to, ka pēc kaut kādiem cilvēkiem jūs jūtat spēka nogurumu, izsīkumu, pēkšņi jums sagribās gulēt, un it kā pirms tam viss bija forši superīgi, bet pēc tam jums pilnībā trūkst enerģijas. Ko darīt šajā gadījumā? Ko es daru tālāk šajā gadījumā, tad, kad tā notiek regulāri? Vienkārši jāiededz svece, tāda, kāda tev patīk, un ja jums klienta apkalpošana ir klātienē, tad droši viņu var likt uz galda, vai ja jūs konsultācijas veicat caur datoru, tad viņu var šo sveci likt aiz datora vai pie datora var likt, kā ir ērtāk. Un kāpēc tas ir jādara? Jūsu enerģija paliek jums, un to cilvēku enerģija paliek viņiem. Un viss ir savstarpēji, labvēlīgi, un enerģijas iedarbojas labvēlīgā veidā. Un neviens neko nezaudē, un nevienam nav nekāda spēka izsīkuma. Noteikti dalieties ar šo lifehacku, saglabājiet un sūtiet cilvēkiem, kuriem tas ir patiešām svarīgi un aktuāli. Un tiekamies jau citos video. Atā! Un, protams, ja jūs vēlaties uzzināt vēl vairāk un detalizētāk informācijas, noteikti ieskatieties manā mājaslapā www.ligadunovska.com.